Sveicināti! Cienījamie skatītāji, mēs turpinām tiešraidi Vīriešu veselības fórums Vīrieti dzīvo. Mans vārds joprojām Aivis Ceriņš, un jūs skatāties vai sportcentrs.com, Latvijas urologu asociācijas Facebook lapa vai arī TV4. Mūsu nākamais sarunas bloks, kā es minēju, pirms īsās pauzes, ir psiholoģiskais aspekts vīriešu novēlotam ārstu apmeklējumam. Šeit klātienē doktors Linards Redmans, esiet sveicināts. Tāpat arī pacientu organizācijas pārstāvis Edgars Saboliņš. Edgar, esiet sveicināts. Un attālināt mums ir pievienojies arī filozofs Vents Sīlis. Vent, esiet sveicināts. Labdien! Jā, dzirdam skaļi un skaidri, kā arī doktors Dainis Vorps. Esiet sveicināts, Daini. Labdien! Jā, dzirdam arī jūs skaļi un skaidri. Varbūt noejam Latvijā un pasaulē pašnāvības veids vairāk vīriešu nekā sieviešu. Ja mēs runājam par priekšdzeļu vēzi, par novēlotu diagnostiku, par secinājumu, ka viss ir slikti, .lv, ko dažkārt aiziet pa vēlu, tu saproti, kas notiek tajā brīdī. Varbūt sākam ar pacientu pusi, kas ir bijis arī sarunās ar večiem, un par ko viņi domā tajā brīdī, ka viņi skaidrs aizgāja novēlot, ir slikti, ko tagad? Protams, visiem pacientiem, vēža pacientiem, es domāju, vīriešiem, pirmais, protams, nāk līdz tā, pagājušo gadu 10 stigmas, ja, vēzis, tā ir nāve. Es visu rakstu testamentu, tā ir pirmā doma. Pirmā doma, bet tā doma ir tikai tāpēc, kad, ko arī doktors Juris Ansons teica, tas ir pacienta izglītības līmenis. Ja pacients ir zinošs, ja viņš kaut ko jau zina par to, kas ir prostāta, priekšdzeļu vēzis, kad onkoloģija šodien aizgājas ļoti liels soļus uz priekšu, nākošais solis, ko viņš meklē, tā, protams, ir informācija. Kas un kā, un kas ir ļoti būtiski. Ja? Un šo informāciju, jau pirmo informāciju, teiksim, viņš iegūst jau tiekoties ar ārstu urologu. Jā. Vieta, kur tas notiek, tas ir urologu kabinets, tādā ziņā, kad ir izmeklējumi. Linard un Daina, varbūt palūkšu jums ieskicēt. Linard, sākam ar jums. Par to brīdi, kas tas psiholoģiskais sitiens. Tā kā bomba papīri iedod. Jā, tas paradoxālākais ir tas, ka bieži vien nav nekāda sūdzība. Ja tev kaut kas... Tu dzīvo dzīvi? Jā, tieši tā. Un pēkšņi vienā brīdī tev tiek paziņots, ka ir atrasts slikts šūnas priekšdzeļs arī, slikts ar to saprotot audzēju šūnas. Un tajā brīdī varētu teikt, zinām mērā visi plāni ir jāpārkārto veselības atgūšanai, jeb saglabāšanai, kā varētu to labāk nodefinēt. Līdz ar to tas ikdienas skrējiens plūdums apstājās, un tad liekas, kā tagad man taču vēl tas jādara rītā, un tas ir apsolīts, bet jāsaprot ir, kad ja ir šāda situācija, tad viss maksimāli, cik iespējams ir jāvēlta tieši sev. Jā. Jo tikai veseli mēs varam turpināt darīt to, ko mēs esam darījuši iepriekš, ja pabeigt to, ko esam iesākuši. Jā. Tā nedaudz filozofiski. Es sapratu. Jums ir bijis gadījums, ka kabinetā vīrietis uzzinot šo, viņš pasaka, ka šis ir mans nāves spriedums šajā brīdī. Un, principā, tā gluži nē, bet... Emocionāli. Tas ir emocionāls brīdis. Tā gluži nē, bet varbūt drīzāk tā. Es pat zinu pacients, kas, teiksim, arī dēļ stresa, kas ir melni pajūkojuši, kā teica kungs, tad jāsāk rakstīt tas testaments, un tā es teicu, ka par šādām lietām absolūti nav par to ir jādomā vienmēr, jo neviens mēs neesam mūžīgi. Tieši tā. Bet ka šī situācija ir kontrolējama dažādos veidos, un kad ir jārīkojās, lai maksimāli saglabātu dzīves kvalitāti un labākajā variantā uzvarētu to slimību. Paldies. Daini, jūsu praksē, kā ir šie gadījumi, kas ir tas brīdis, kad tiek paziņots, un tad ir šis jautājums par to, kā pacients to aprobēs sevī, vai mēģinās darīt galu sev, vai tomēr meklēs informāciju un būs gatavs cīnīties un uzvarēt šo slimību?
Īstenībā pirmām kārtām, jebkurš urologs jau cenšas aptuveni sagatavot to pacientu tam, kad kaut kāda slikta lieta jau būs. Kā lai to labāk pasaka, atnākot cilvēkam pie urologa jau ir aptuveni skaidrs pēc asins analīzēm, pēc izmeklējumiem, kas tad viņu sagaida, un tā tikšanās dažkārt ir vairākas reizes. Vēl kas ir, ko es esmu pamanījis arī savā praksē, nav būtiski, kāds cilvēks ir, vai viņš ir 5 klašu izglītība un dzīvo dziļos laukos, vai viņš ir biznesmenis, un ja šī diagnoze viņam tiek paziņota, visiem cilvēkiem ir šoks. Ja? Un varbūt arī Latvijā tas diezgan slikti strādā, ka nav tā pacienta atbalsta, ko tad darīt šajā situācijā. Jā, bet, protams, arī manā kabinetā ir bijis tas, kad ir, tā ir jau mūsu ikdiena, kad ir jāpaziņo šie smagie gadījumi. Paldies. Vent, ko jūs pielikt no sevis klāt par šo pirmo tēzi? Par Latvijā un pasaulē vīrieši veic vairāk pašnāvības vidēji nekā sievietes? Jā, mēs esam vienkārši tāda publika, kurai vispār instrumenti darbā ar savu psiholoģisko veselību, kaut kādu psiholoģisko labklājību, kas lielā mērā saistīta arī ar fizisko labklājību. Mēs tā kā to uzskatām vai par kaut kādu absurdu luksus, man būs laiks un tā tālāk, tad es kaut kad tur parūpēšos, vai arī ugunsgrēku situācija, ja aizdegsies, tad es parūpēšos, ja, tad jau kur es likšos. Bet kopumā tā statistika mums ir diezgan graujoša, mums arī pašnāvības skaits ir ārkārtīgi augsts, un tas visu liek domāt, ka vīriešu priekšstati par sevi un par savu spēju, par saviem resursiem, psiholoģiskajiem un citiem tik galā ar dzīves izaicinājumiem ir pārvērtēti. Ka mēs sevi pārvērtējam. Mēs būtībā diezgan infantīli atļaujamies nesagatavoties izaicinājumiem un tad reaģēt uz tiem tādā diezgan bērnišķīgā veidā. Pirmkārt, no to testamentu rakstīšanu, tas diezgan muļķīgs jautājums. Tiešām 21. gadsimtā, kāds testaments? Pirmkārt, izmēģināsim visus tādus šos ārstniecības iespējas, bet otra lieta. Cilvēks principā nevar saprast, ko darīt ar sliktām ziņām. Tas ir šī kopējā nesagatavotība kaut kādiem dzīves izaicinājumiem, kas arī infantīli. Kāpēc infantīli? Tāpēc, ka mēs visu laiku ceram, ka atnāks kaut kāds lielais glābējs, vai tas būs dievs vai valdība vai ārsts, un tas viss sakārtos. Man nekas nebūs jādara. Ja, es varēšu tikai gausties, ja viņš neatnāks. Kā tā mani nabadzīņi pameta viena. Ja? Un šāda attieksme, es teiktu, ir ļoti destruktīva. Bet es negribu uzreiz tikai negatīvajā palikt. Man priecē tas, ka jaunā paudze pamazām saprot, ka ir normāli par sevi rūpēties. Ne tikai normāli, tas ietilpst šajā pieaugušu cilvēku attieksmē pret dzīvi, ideja par to, ka viņš bezatbildīgi nepametīs novārtā ne sevi, ne citus, un šīs rūpes vispār par pasauli un par kaut kādu labāku vidi sākas vispirms pašam ar sevi. Jā. Tā kā prieks, ka šī dzimuma loma pamazām mainās. Jā. Edgar, pēc arī šī notikuma, kas ir vīriešu veselības mēnesis, jūs redzat, ka vairāk vai palielinās interesi no priekšdziedara vēža pacientu vidus, kas meklē informāciju. Viņi, mēs dzirdēju tur, man kāds pateica to, un viņi sāk meklēt vairāk. Šī informācija palielinās, un vīrieši pamazām sāk kļūt apzinīgāk, ja tā var teikt. Jūtami? Nav jūtami. Ja? Mēs pašreiz vairāk varam runāt, teiksim, par lielajām pilsētām, ja? Bet jaunatni ir arī lauki. Tomēr. Jā. Un ir šī attieksmes maiņa, un es arī mēdzu teikt, tiekoties ar kungiem, kad aiziet runa par prostātas veselību vai veselību vispār, es saku, mēģinu teikt, lai kungi pastāst uz to PSA no citas puses. Kādas? No otras puses. Pašreiz tā, tev jāaiziet jāuztais PSA, lai tu pārliecināties, vai tev nav kaut kāds, teiksim, onkoloģijas. PSA vēl nenozīmē onkoloģiju, ja? Bet es saku tā, vairāk domā par to, kas notiks, ja tu neaiziesi un nepārbaudīsies. Jo tad mēs nonākam pie tiem 10 gadu atpakaļ, ja, kad mums ir ielaisti prostātas vēža gadījumi, ja, un tās ārstēšanas iespējas jau ir stipri
ierobežotāks, ja tā var teikt. Nu, reizēm ir ļoti maz. Ārsts noteikti to labāk var pateikt, ja, bet ja to izdara laicīgi, nu, tas ir pats būtiskākais. Ja. Nu, es aicinu skatīties no tās otras puses, un ja no tāda psiholoģiskā puses, teiksim, tā vīrieša atbildības puses, ja, tad es teiktu tā, ka atbildība jau nenozīmē tikai apgādāt ģimeni ar kaut kādiem materiāliem labumiem, rūpēties par viņu. Atbildība arī vīrietim jābūt ir nedaudz egoistam un jārūpējas par savu veselību, jo mēs kā vīrieši, mēs esam vajadzīgi savām sievām, draudzenēm, ģimenei, cilvēkiem apkārt un kopumā sabiedrībai. Ja? Un ja mēs to nedarām, ja, jo manā uztverē ļoti viegli būt stipram, to paskriet, paiet, aiziet uz sporta zāli, ja? Un pēc tam. Edgar, paldies. Jūs tikko paplašinājāt atbildības jēdzienu, kā mēs esam pieraduši un uztveri. Mēs arī pirmajā ievaddaļā runājam par to stigmatizāciju visādiem mītiem, ka tagad, ja es aiziešu, piemēram, pie Linarda, tad man kaut ko uzreiz bāzīs un vēl kaut kas nebūs forši un patīkam. Bet praksē, vakarā, pirms svētkiem, tagad gariem brīvdienām, jūs saskaties ikdienā šādām lietām. Ka es tagad tāvis atnāk pirmreiz pie jums un es saku, tikai lūdzu, man nekur neko nebāziet. Ja? Kā brutāls piemērs, jo es tiešām dzirdu šo. Skaidrs, ka ir kaut kādas izmeklēšanas metodas, kas ir nepatīkamas. Kā es mēģinu teikt, tad medicinā ir principā divas lietas, vai bieži vien vai rūkts medikamenti, jeb nepatīkamas procedūras, bet ja mēs tā nopietni, un mēs esam nopietni, tad, protams, kad vispār jau iet pie kāda, kurš gan tevi izprašņā, gan arī pieskars tavam ķermenim un kaut ko ar viņu dara, ir iejaukšanās tavā privātajā tajā pasaulē. Bet, ja mēs, un tas ir izglītības jautājums, ja mēs izstāstam vīrietim, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi izmeklēt viņu pilnībā un ka mēs nevaram tikai pastīties viņa analīzē, kura dažkārt var būt maldinoša, varbūt normāls analīzes rezultāts, bet varbūt klātsoša slimība, un ka bez dažām no šīm te izmeklēšanas metodēm mēs nevaram vienkārši iztikt. Un tas ir arī gan pacienta izglītības jautājums, gan arī tas, kā ārsts ar viņu komunicē, kā mēs komunicējam arī šobrīd iedrošinot vīriešus, kur mēs strādājam uz lielāku auditoriju un savukārt jau ārsta kabinetā, kur mēs tam pašam pacientam sakam, ka tā procedūra ir ārkārtīgi nepieciešama, un ja mēs izstāstam to, kādēļ, teiksim, ir jāizmeklē priekšdziedzers caur tūpļu zarnu par piemēru, kas ir tas lielākais bubulis gandrīz vīriešu sabiedrībā, bet viņš arī, man liekas, tiek daļai mākslīgi uzburts, tad cilvēks pilnībā saprot, ka tas ir akūti, vitāli nepieciešams. Paldies. Tā kā es teiktu, jā. Paldies. Daini, iedodiet varbūt savu vēl redzējumu par to, ko jūs ikdienā saskaraties ar šiem stereotipiem, kad pacients nonāk pie jums, varbūt būtiski novēloti, laicīgi, plānveidā. Īstenībā jau visu zina. Jā. Kaimiņš pateica, ops pateica, kas bijis kādreiz pie ārsta ir pirms 50 gadiem. Ja? Bet īstenībā jau ir, viss jau sākās tajā kabinetā ar sarunu. Pirmām kārtām 100% visus vīriešus neizmeklē, kā saka, ar to taisno zarnu. Tas nav varbūt, ka nepieciešams pilnīgi visiem 100% to darīt, bet, protams, ir aizdomas noteikti, ka tas, tā kā, es parasti saku saviem pacientiem savu pieredzi, un ir man viens tāds pacients, kuram ir pilnīgi normālas asins analīzes bija. Un es saku, labi, to es pie manis pirmoreiz atnācu un pataustīšu. Nē, varbūt, ka nevajag, varbūt, ka tā, es pataustam. Un tu patausti un saproti, ka ir 100%, tur grūti iedomāties kaut kādu citu diagnozi, noteikti, kad ir audzējs. Protams, paņem biopsijas, visi sadara, un, protams, ka tur ir agresīvas formas audzējs, un tagad ir sārstēts, tagad ir atgriezies savā
dzīves ritumā un ik pa laikam atsūta īsziņu svētkiem, ka viss ir forši. Tā kā Linārds jau arī teica, ka tas ir tas lielākais bubulis laikam vīriešu vidū, kad tiešām, kad tas urologs tūlītās uzbruks viņam ar kaut kādām perversām lietām. Jā, es kaut kāds brīnums dzirdējis, ka tur man kaut ko nogriezīs tagad, un tā tālāk. Okay. Vīriešiem biežāk ir traumas, arī doktors Juris Jansons minēja, par skūteriem, beči brauc agresīvāk, bīstamāk. Ja mēs skatāmies satiksmes noteikumus, pārkāpumus, tieši tas pats, skatāmies ziemas sporta veidos traumatismus kalnos, tieši tas pats. Apzināta vēlme destruktīvi iznīcināt sevi. Var tā varbūt noraksturot, angliski teikšu, mankind, ja cilvēcisko būtni vīrišķo. Vent, ja mēs raugāmies no tā aspekta par to pašu iznīcināšanos, tāpat laikā, kā es minēju iepriekš, ir kolosāli dzīvot. Kāpēc šīs divas lietas disonējās savā starpā? Tāpēc, ka cilvēks, kā būdams iekšēji ļoti pretrunīga būtne, vienlaikus vēlas dzīvot, un no otras puses ārkārtīgi baidās no dzīves, tāpēc, ka dzīve nozīmē atbildību, dzīve nozīmē kļūdas, un pēc tam šo kļūdu risināšanu, sāpes ciešanas, tāpat kā svētlaimi, prieku un optimismu. Protams, tā ir tāda, es teiktu tā, cilvēkos ir, ja tā var teikt, neapzināta vēlme pašiznīcināties, kas palielinās brīžos, kad dzīves izaicinājumi faktiski paliek nepārvarami. Un vīriešos tas izpaužās tā, ka kaut kāda daļa vīriešu būtu absolūti laimīgi nomirt no pārstrādāšanās. Kāpēc? Tāpēc, ka tā būtu varoņnāve, tā būtu pašaizliedzības pazīme, rūpēties par ģimeni, par uzņēmumu. Un šīs tieši prostatas vēzis ar savu faktiski maldinošo nemanāmību ir tāds brīnišķīgs veids, ka viņš strādāja, tad prostatas vēzis, un tad viņš traģiski aizgāja bojā. Lai cik tas neliktos dīvaini, šis scenārijs kaut kur izklausās ļoti nomierinošs un pat daudzsološs, ka tad varbūt nebūs jāizmaksā visi kredīti, līdz galam nebūs jāmokās ar kaut kādām citām problēmām, bet ka tās beigas būs, lai arī sāpīgas, bet ātras. Ar to es gribu teikt, ka mums, kā sabiedrībai, patiesībā arī vēl var jautāt, cik veselīgi ir mūsu attieksme pret dzīvi un attieksme pret nāvi. Jo man tā hipotēze ir tāda, ka cilvēkiem ir vairāk bail no dzīves un neveiksmēm nekā no nāves. Un šī nāve var nākt kā tāds mierinājums, kā visu konfliktu atrisinājums un visu problēmu noslēgums. Tāds skatījums. Paldies, Vent. Jā. Patīks filozofskais skats. Varoņa nāve bija piekrītošas un nepiekrītošas emocijas. Īsa replika par šo. Jo večiem ir tā, ka biežāk izvēlas varbūt iešu tālāk, dzīvošu, ja galīgi, tad es aiziešu. Bet mēs atkal nonākam pie tā paša jautājuma par atbildību pret apkārtējiem. Jo tad, ja vīrietis domās par to, ka viņš nav viens šajā pasaulē, es nokaišu šeit, viens sievietes teica, aizies un nomirs. Bet ja viņš sāks domāt plašākā jēdzienā, tad, kā es saku, pirmais jau, protams, ir ģimene un tuvākie. Diez vai tad viņš domā par nāvi. Iedošu Ventam īso pretjautājumu. Mēs teiktu, ka cilvēks kā būtne piedzimst egoists, un tad viņš lēnām iemācās. Vent, vai tas varbūt ir sumārs egoisms vispār iekšējais, un vīrietim vienkārši izpaužās vairāk un tiešāk, ka viņš par sevi nedomā par to atbildību, par kuru runā Edgars? Jā, es jau to ainu zīmēju, tāpēc, ka mums ir salīdzinoši īsas atbildes uz tādiem fundamentāliem jautājumiem. Un tāpēc es gribēju tādu esenci ieskicēt, ja tiešām jāskaidro šis tieksme uz nāvi, tas, ko Freids sauc par todestrību. Tas jau no psihoanalītiskās šīs pasaules uzskatnāk. Bet es teiktu tā, ka egoisms tajā aprakstā ir drīzāk infantils. Kāpēc infantils? Tāpēc, ka mazam bērniņam centrā ir viņš pats. Pasaule visa rotē ap viņu, un drīzāk viņš jautā, kāpēc ar mani viss tas notiek, kur pretīm pieaudzis atbildīgs cilvēks primāri izņem sevi ārā no centra un saka, pasaule nav par mani.
Drīzāk man jājautā, kādu labumu es varu citiem dot. Tādā nozīmē labumu, ka es nedzīvoju tikai sev. Un te sākās tā atbildība, kas vienlaikus ir, kā es varu būt noderīgs sabiedrībai, darīt kaut kādu iedzīgu darbu, nevis vienkārši sēdēt un gaidīt pensiju. Nest labumu sabiedrībai, būt atbildīgs par sevi, saviem tuvākajiem, kaut vai par 20 metriem sev apkārt, tiešām uzņemties 100% atbildību. Un tur tad iekšā arī ir atbildība par savu instrumentāriju, savišanu kārtībā, tāpat kā jālej eļļa mašīnā un jāmaina uz ziemas riepām, lai vedot ģimeni un bērnus nebūtu negadījums. Tieši tāpat ir jārūpējas par savu prostatas veselību un savu veselību kopumā. Arī mentālo veselību es tomēr uzsvērtu, ka tas mentālais un fiziskais tomēr stipri saistīts ir. Liels paldies. Pašā noslēgumā, Edgar, jautāšu vēl, ja mēs runājam par pacientu atbalsta grupām, kur meklēt? Ja kāda mintis, kas šobrīd skatījās, kas vienkārši gribētu aprunāties, pirms varbūt iet pie Linarda vai pie Daņa vai kā cits speciālisti? Vai ir bijuši jau un ir kaut kādas problēmas? Es tā ļoti ātri. Pirmais ir onkolians.lv. Jā, onkolians.lv. Mēs pašreiz šo, teiksim tā, internetu lapu, viņa ir tapšanas stadijā, bet kaut kad februārī, martā šeit būs pilna informācija, bet uz doto mirkli, jebkurš vīrietis šajā lapā var atrast manu e-mailu, atrast manu telefonu numuru, bet ja mēs aizējam, teiksim, pie mūsu sarunas sākuma, tad es ieteiktu, jebkuram kungam, tad, kad viņš dodās pie urologa un kad viņam ir aizdomas, ka varētu būt vai nav šī, tomēr ņemt līdzi tuvinieki. Jo tad, kad vienalga nav svarīgi, vai tas ir kungs vai dāma vai prostātas vēzis, jo tad, kad cilvēks sadzird šo diagnozi, tā kaut kādā mērā ir šoks un viņš atslēdzās no tās pasaules kaut kā tā nosacīti, un viņš aizmirst daudz lietas, kuras varētu pajautāt. Un tas tuvinieks ir tas, kas blakus, kas ir pirmais atbalsts. Ļoti vērtīgi. Kungi, liels paldies jums, kas bijāt šeit klātienē. Paldies tī kungiem, kas mums pievienojās attālināti. Esat sveiki un veseli un veiksim darbā. Paldies, skatītāji. Mēs uzreiz turpinām pēc maza brītiņa ar mūsu nākamo bloku, proti vīriešu veselības sākot no bērnības. Kam pievērst uzmanību? Šis arī būs ļoti, ļoti vērtīgs bloks. Aicinu izmantot iespēju rakstīt mums arī jautājumus īziņas formātā. Man šeit ir iPhones, kā saka, 254 947 23 telefona numurs, kur droši vien rakstīt anonīmi savus jautājumus. Ja ir vēlēšana, rakstīt arī savu vārdu. Mēs turpinām fórumu, kas veltīts veselības vīriešu veselībai. Vīrietis dzīvo pēc mazas mikropauzītes. Palieciet kopā ar mums!